Tā, šī ir mūsu kārtējā tikšanās, tūlīt norunāšu, un tad mēs turpināsim. Jā. Un nedaudz es gribu pastāstīt par procesiem, kas šobrīd notiek. Mm, un īstenībā laukā ir ļoti liela trauksme. Un tā kā no visiem. Un tas visticamāk ir par maija enerģijām, kas īstenībā ir tādas, negribās pat teikt to nolietoto vārdu transformējošas, ja, bet apstādinošas, respektīvi notiek kaut kāda pārkvalifikācija, es teikšu tā, jo pēc sajūtām ir tā, ka ļoti daudzus, nu, es runāšu pēc savas pieredzes un tas, kas notiek, ir dažas sfēras, kurās, piemēram, nav izietas kaut kādas mācības, jeb notiek aktīvā tā kā izstrāde, jeb apzināšanās kaut kādu procesu, un tās sfēras sāk riktīgi tā kā taisīt salūtus, jeb nu, tā kā vilkt uz to noslēgumu, bet tas noslēgums ir caur, respektīvi, kā ludziņās ir tā kulminācija, ja šobrīd notiek, tāpēc kuriem ir darbs, tie pieredz attiecīgi to miedarbību un dažādas situācijas darbā, tiem, kuriem ir attiecības, tas ir attiecībās, tiem, kuriem ir tur kaut kāda sevis meklējuma un realizācija, tas notiek realizācijas jomā kā tādā. Citiem varbūt ir veselībā. Man pa lielam šajā mēnesī bija pa visām sfērām. Tāpēc arī tā pa brīnišķīgs turpinājums webināram attiecības, un tas ir riktīgi forši, tāpēc, kad tur ir tā kā kaut kāds jauns stāvs, kuru atkal var iet un pētīt, iet un kaut ko izzināt no jauna. Un es esmu ļoti priecīga, kad tur ir ielaists, ja, kad ir arī kaut kādas zināšanas atnākušas, un arī ir cilvēki, piemēram, pasniedzēji kaut kādi atnākuši, kas varēja nodot man tās zināšanas, kaut kā savādāk parādīt un ievest, plus vēl manis pašas pieredze. Un to, ko es esmu novērojusi, jūs arī paskatāties tagad ar saviem pieprasījumiem, ko jūs atnācāt. Liekas, ka telpā manā, nu, respektīvi, dzīvē notiek kaut kāds trešs, tur viss ir slikti, kaut kādā attiecīgajā sfērā. Bet mēs skatāmies, nu, respektīvi, re, kur ir istaba, kurā notiek, piemēram, tur attiecības, jā. Attiecību istaba. Un mēs skatāmies tikai no viena punkta, un liekas, ka viss ir slikti, gribās aizbēgt, sastingt, un kā jau kurš tur dara, cits tur uzbruk un kaujās, nu, tā kā mūsu standarta kaut kādas reakcijas, kā mēs darbojamies vispār situācijās. Un tad, kad mēs skatāmies no tā punkta, mēs jau sākam darīt to pašu. Ja mēs esam tajā brīdī vērotāja pozīcijā, un pamanām to, ka tūlīt atkal es bēgšu, tūlīt es tur bļaušu un skriešu, vai, nu, tā kā, respektīvi, attiecīgi, kā mēs darbojamies. Ja tu pamani to, tad ir iespējams sākt meklēt kaut kādu citu skatu punktu, no kā paskatīties, jo tā situācija notiek. Viņa nenotiek pirmo reizi, viņa nenotiek arī pēdējo reizi. Tad ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņa notiek. Pamanam tās sajūtas, kas tur notiek. Nu, pieņemsim, tur mani nesaprot, mani tur nedzird, vai viss piekus un negribu neko darīt, UTT. Uzdevums ir sameklēt citu stūri, no kā paskatīties. Ja visvienkāršākais, ko jūs varat uzdot sev, ir jautājums, kas šajā situācijā ir labs. Ko es tādu neredzu, kas ir pozitīvi šajā situācijā. Tas automātiski liks apziņai paplašināties, jeb situācijai paplašināties un sākt meklēt, parādīsies iespējas sameklēt jaunus stūrus, virzienus, skatu punktus, no kurienes var paskatīties uz to situāciju. Jo manā pieredzē maijā bija
gan attiecībās tāda iespēja apskatīties un sameklēt citu pozīciju, kas arī uzreiz iedeva punktu, citu skatu punktu un arī citu izējas pozīciju, kas, piemēram, man atnesa jau jaunu stāvu, jaunu darbības līmeni, jaunu sevis apzināšanās līmeni, un vispār tur notika, nu, tā kā, kā mēs jau zinām, jebkurš konflikts ir tā kā izēja uz jauno līmeni, un es šo jauno līmeni burtiski arī pieredzēju. Arī profesionālajā jomā notiek kaut kas līdzīgs. Un liekas, ka gribās atkal visu, viss nekas nav vajadzīgs, un viss ir piekusiens, un it kā telpa pa lielam bremzē, un it kā pieprasa apstājies un apskaties. Mēs esam pieraduši visi skriet. Tad, kad mēs skrienam, mēs vispār nepamanām neko un iespējas kaut ko savādāk izdarīt, nē. Jo mums liekas, jo mēs ātrāk skriesim, jo mēs vairāk paspēsim. Tā ir totālākā ilūzija. Tāpēc, ka kvalitatīva miedarbība, izmaiņas, izvēles un jauns kaut kas var ienākt tikai tad, kad mēs palēninamies. Palēninājumā. Un tas palēninājums var būt ļoti mokošs sākumā tiem, kas visu laiku bizinē apkārt un tikai močīja uz priekšu. Tātad, jebkurā situācijā mēs apstājamies un izelpojam un ļaujam vienkārši tām sajūtām, kas notiek. Vai mani tur triggero, vai man tur sāp, vai es tur nepiekrītu. Es vienkārši jūtu to, un es skatos tajās savās sajūtās. Piemēram, man tur triggero, ja? Jo jebkura situācija ir mums iedota tikai tādēļ, lai tu, jo tu sevī neredzi to, pieredzētu sevi, nu, tā kā, lai tev vieglāk būtu paskatīties un pastrādāt ar sevi. Jeb tu skaties uz jebkuru cilvēku no tās prizmas, kas ir tevī. Un te mums ir ļoti labs piemērs, piemēram, Stefānija. Tu vari divos vārdos vēlreiz izstāstīt, jo neviens nedzirdēja, kamēr mēs te pirmie bijām atklājēji tavu situāciju. Kas Jā. notiek ar tavu situāciju? Kas tev, nu, tā kā pastāstīt divos, trijos vārdos? Mm, jā, mani ļoti, ļoti triggerēja mana priekšniece ar to, kad viņa man jautā viedokli, es sniedzu viedokli, viņa vienkārši noignorē, jo viņai nepatīk tas, ko es pasaku, jo es to problēmu redzu tikai savādāk, un risinājums ir savādāks nekā standarta variantā visi pārējie. Un, un es it kā besos par to, ka mani neredz un nedzird, bet tajā pašā laikā man ir iedota šī iespēja būt, būt mājās, būt attālināti, tā kā strādāt. Es to legāli varu darīt un nemaz neiet un necepties tajā darbā ar visiem, bet es kaut kā tik un tā gribu cepties, es gribu pierādīt, ka nu, es taču zinu labāk, un es redzu, un jūs visi neredzat, un priekšniece man triggerē tā, ka man jau besī, un man besīta mana reakcija, kā es sacepos atkal un atkal un atkal un atkal. Un jā, es laikam nevaru ieraudzīt to, kas tur ir. Es saprotu, ka tā ir pierādīšana, ka mana taisnība, man tā liekas, ka tas ir tas. Bet kas tur ir? Un, nu, jā, nu, tagad tu stāstīsi ar domāju, nu, kas no šīs situācijas ir labs. Jā, ir forši, jo es pārdzīvu arī, kad man nedod darbus darīt. Ja? Kad dod maniem kolēģiem, mani neredz, mani nedzird gandrīz. Tagad Bet es stop. tagad, Paties. Kāds bija tavs pieprasījums tad, ko tu gribēji? Jo tu pieņēmi pirms šis tevis notika kaut kādu lēmumu savā dzīvē. Un tas jā, jo es, pieņemtais lēmums šobrīd viņš izspēlējās, un tu saki, nē, bļāviens, nav pareizi, es tā negribu. Un tas jā, viss, jā, es gribēju maz strādāt, es gribēju būt mājās, es to visu gribēju, bet es gribēju arī, ka naudu kontā saņemt, es visu tagad to esmu dabūjusi. tad Viss ir. tagad stop, jautājums. Nu, skaties, redzi, tu spēj izsekot, es gribēju un es saņēmu. Kur problēma ir? Kāpēc tu lien tur kaut kur? Tev telpa burtiski grūž ārā. Un tad ir jautājums, ja viņa tevi ignorē, un ja viņa, nu, respektīvi, ja viņas nav un tā ir tava daļa, tad kur tu sevi ignorē? Kamā tu sevi ignorē?
Ko tu sev nedod? Šo te, ka vienkārši būt, ka man nav jāskrien, jālec, jāpierāda visiem. Es to visu laiku esmu darījusi, vienmēr, un tad kaut kā, ja es tā nedaru, tad es tā kā nezinu, kā darīt, nu, kā būt. Tieši tā, skaties. Tu saki, viņa visiem citiem dod darbus, bet man nedod. Respektīvi, es visiem citiem dodu sevi, savu laiku, bet sev es nedodu. Un tas par to, ko tu besies, tas ir tas, ka tev aicinājums paskaties sevi, iedot to laiku, paskaties, kas tur iekšā. Bet tu pār visām vārītēm un visiem ārpasaulē ir, bet tu pati sev neesi priekš sevis. Tad ir jautājums, ko tu tagad jūti? Gribās aizturēt telpu, nezinu kāpēc. Jā, 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 ir tāds, ka tā, nu tā kā pārsteiguma moments tāds daļējs tāds iekšā man kņūd viss ķermenis. Mm, tāda bēdiņa, tā kā arī tāda sajūta, tāda no vienas puses bēdīga, bet no sajūta no otras puses Kā, tāda, par ko tu tur nu jā, bēdājies? nu tā ir, nu nu Ko tu tā tur tas ir, bēdājies? tā kā, tāpēc, ka nezinu kā. Nu, super, skaties, skaties. Tā vietā, lai paskatītos sevi, tas uz visiem attiecās. 100 punkti tas ir. Nu, tā vietā, lai es paskatītos sevi un pajautātu, ko es gribu, kā es gribu un vispār, kas es esmu, un paskatītos, pavadītu laiku tur, es nezinu. Es jūtu, ka es to nemāku, es nezinu, un man tas nav pieredze, nu, tā ir mana pirmā pieredze praktiski, ja? Un tad, kad es nezinu, es lecu no sevis ārā un izdabāju atkal visiem citiem. Bet tas jautājums jau ir par sevi. Un tagad man pasaki, tad, kad es kaut ko nemāku, nezinu, ko es daru, Daru to, ko es māku. Nu, ignorēju to un noslēpju tā kā, to es nemāku, bet es māku šito. nē, Nu, to es tā kā jā. neļauju Ko būt tu tajā, dari? es Jā, to nemāku. tu dari. Bet tagad beidzam šīs bērnu spēlītes. Tā dara bērni. Nu, ja es, piemēram, kaut ko nemāku, tad es daru to, ko es māku. Ja? Tad noskipoju, jo tas ir mūsu. Skaties, mēs esam pieauguši bērni. Un tad, kad mēs ejam, piemēram, nezinu, kaut kādā jaunā pieredzē, ko mēs darām? Mums jau gribās uzreiz visu mācīt. Mēs tur nopērkam, nezinu, kaut ko sev, kaut kādu tur spēli. Mums jau gribās jau visu perfekti tur varēt un zināt. Bet realitāte ir tāda, ka tu nevari zināt, jo tu tajā brīdī priekš tevis tas ir jauns, un lai adaptētos, tev vajag kaut kādu laiku. Un tādā veidā tu sāc uzburt sev ilūziju, kad es jau nu mācīšu uzreiz. Un tagad tu savā procesā saskaries ar to, ka tu nesaproti vispār, ko tagad darīt, ja man ir tagad laiks. Un man telpa vēl jau ir, ja tu pati esi sev nodrošinājusi gan naudu, gan laiku, respektīvi, visi tevi, tā kā visu, ko tu gribēji. Ja? Un ko man tagad darīt? Ja es neko tā kā, un tu bāzies tur tā kā ārpus, un tur sanāk cīņa, un tu nevis cīnies ar kaut kādu priekšnieci, kolēģiem un pārējiem, bet tu cīnies pati ar sevi. Jo viena tava daļa saka, paskaties uz mani, labi, šī ielpa bija izelpa ļoti laba. Un otra daļa saka, ko tu gribi, es nesaprotu, ko tu no manis gribi, tā kā. Un šis šobrīd arī ir laiks, tad, kad mēs sākam dzīvot, mācīties dzīvot savu dzīvi. Mēs nemākam neviens, tāpēc ka visu šo laiku, kopš šī brīža apzināšanās, mēs esam dzīvojuši savu vecāku dzīves. Tāpēc, ka zinot, kā viņiem tur, un mēs mēģinājām atkārtot, jo mēs viņiem nepiekritām. Paldies Dievam, tagad jau lielākā daļa jau piekrīt un liek viņus mierā, un ir daudz vieglāk. Bet sākas jauns posms, sava dzīve. Ja man tagad nav jākopē tur, kā viņi darīja, tad kā es nezinu, es nemāku.
Un tava pierastā reakcija ir vienkārši kaut kur citur. Uz ārpasauli izpausties, uzvārīšu zupu, tur izbarzīšu grīdas visiem pārējiem, iešu vēl iznest kaimiņiem miskastes un uzbūvēšu žogu visiem pārējiem. Ja? Tajā pašā brīdī tu vispār nevelti laiku sev. Vispār nav kontakta tev ar sevi. Un tas ļoti sāp. Saproti? Mm. Un Un ja tu ķermenis jau man arī liek vietā. Viņš man rāda, ka nekā nebūs, nekur neies, neko nedarīs, jo šodien tev sāpēs galva, šodien tev būs tāds nogurums, ka tu nepiecelsies no gultas. Nu, tas tā no jā, rīta saprot, ka jā, vienkārši fiziski mani apstādina. tieši tā. Tas arī maijā arī man. Mm. Es kā pretojos, un man arī uzreiz noņēma no trases, bet tā nopietni. Viena diena tā bija, bet tur manis vispār nebija. Bet, un tad, kad tu tagad saproti, kad tu nezini, kā tas ir, bet ja tu nezini, tas nav kritiski, jo mēs neviens nezinām. Un ja es kaut ko nezinu, es vienkārši eju un mācos. Es pētu sevi. Un iedomājies, ka šajā brīdī tu vari nevis bēgt no sevis, bet pagriezties pret sevi un pateikt sev, es tevi redzu, es tevi jūtu un es tev dodu vietu. Un tā, tu vari sev pateikt, ka tev nav ne jausmas, man nav ne jausmas, ko ar tevi darīt, kāda tu esi. Redzi, kā ķermenis aizgāja. Mhm. Bet šobrīd Jā. es esmu gatava iepazīt tevi kontaktā, kāda tu esi, tā patiesā Stefānija, kāda tu esi, par ko tu esi. Un tur sākas. Neviens tev nepateiks, kā ir pareizi. Neviens. Tāpēc, ka neviens nezina. Saproti, neviens nezina. Un, Mm. ja kāds tev arī pateiks, tad tas noteikti nebūs priekš tevis. Nu, tā kā tavējais, tu vari mēģināt. Tas ir tas pats, ka es tagad ļoti novēroju, ļoti daudz klientu, cilvēku nāk, saskatās visus blogerus, visu kaut kur ārpasaulē, laiku ar, nu, tā kā nesaprotot, kas es esmu, nejūtot sevi vispār nekādas apzinātības nav, bet es redzu, vienam iet tā, viens tur pelna naudu, viens tur brauc ar Poršu, viens tur Maldīvās, cits tur dzemdē, cits tur tā. A, kas tad es esmu? Un sastopās tajā brīdī cilvēks ar savu nepietiekamību, to sajūtu, ka esmu kā kaksis kaut kāds, saproti, man kaut kas nav kārtībā. Un sāk mēģināt visu pēc kārtas. Kā pareizi, jo visi taču gudri zina, kā tur pareizi. Neticat nevienam, lūdzu, arī man neticat, bet jūtat, jūsu ķermeņi vienīgie zina, kas ir skudriņas. Ir totālākais kompass, kas ir jums katram iebūvēts. Ja ir skudriņas uz kaut kādu informāciju, uz kaut kādu cilvēku, uz kaut kādu pasākumu, tas ir jūsu, ejiet tur. Šeit prāts var nezināt, viņš nezinās. Tagad viss notiks ļoti neloģiski, ja jūs neesat pamanījuši. Par to es jau stāstu pēdējos gadus, bet vēl neloģiskāks notiks. Prāts darbojas tikai, nu, es varu izdomāt, nu, piemēram, 3 realitātes, kā tur, piemēram, man vajag naudu tur grāmatai, ja es gribu izdot grāmatu, tā tad man jāuzraksta grāmata, man ir jāsameklē izdevējs un tā, un tā, un tā. Un tad otrs varbūt kāds man var uzdāvināt, trešais vēl kaut kādus pāris variantus loģiskos prāts var izdomāt. Bet patiesībā mums uzdevums ir uzrakstīt grāmatu, izdot, tāpēc, ka ir impulss. Nu, mūsu uzdevums katram ir iznest caur fizisko ķermeni, realizēt kaut kādu savu impulsu potenciāli, kas ir dotajā brīdī aktīvs. Un katram tas ir. Jo mēs vairāk sevi apspiežam, jo sūdīgāk mums ir. Un šobrīd, piemēram, Stefānija, tev ir par to, ka tu paskaties, kas tad es esmu, meklē savu identitāti, par ko, jā, kā tas ir būvēt, kā tas ir dzīvot savu dzīvi, kas vispār man patīk. Kā es gribētu, piemēram, šodien, ja es nesteidzos, ja man nekur nav jāceļās. Un tas ir tik interesanti, uzdot sev jautājumus un pēti. O, cik es labi tomēr jūtos tā, cik es labi varu pastaigāties, tad, kad man nekur nav jāskrien. Cik es labi varu pastaigāties, tad, kad es 9 no rīta izeju un sastopos, visi cilvēki skrien uz darbu. Es vienkārši kaifoju, saprotu.
Un te tu sāc iepazīt šo kontaktu, kāda tu patiesībā esi un par ko tu esi. Un tad tevī sāks rasties pamazām nelieli impulsi kaut ko jau darīt. Tas nebūs tā, o, es tagad saprotu, kas es esmu, es tagad jau iešu, radīšu visu kaut ko. Bet šeit dzimst tā jaunā tu, un tev telpa dot iespēju, ja tu pati sev esi radījusi to iespēju. A tu, nē, pagaidi, tā nē, es pa vecam, un tu rairējies Mm. pilnīgi, zini, tāda sajūta, ka cilvēki iet, ja, tāds bars, a tu tur viss kaut kur rocies, ja. Un šis ļoti skaists process. Un tev tā priekšniece rāda, atkraties no manis, liec mierā, sēdi tu savā mājā, dari savas lietas. A, tu saki, nē, es nevaru. Saprati? Un te tu vari šajā Jā, mirklī aizsūtīt viņai pateicību par to, ka viņa tik cītīgi pilda to savu uzdevumu, ko tu viņai jā, pati esi iedevusi. Un viņa stāv un saka, nē, nebūs te jaukšanās. Ja? Un tad arī, redzi, tev ir tur arī jautājums par svarīgumu. Ja, ja es tagad es gribu, lai jā, viedoklis man ierauga, tad tu vari paskatīties priekš sevis, kuras esmu svarīga. Saproti? Kā tas ir, tad, kad es pati sev esmu svarīga. Un te sanāk pilnīgi cita situācija. Pasties, mēs tagad atradām to jauno skatu punktu, kā tu vari mm, paskatīties uz to situāciju. Un ar visu viņa tev vairs nav vajadzīga. Viņa momentāli mainīsies. Tas jau tagad viņa ir mainījusies, jo to ķermenis ir uzrazinājis. Tagad tu esi jā, atradis vispār, par ko tas ir, un viss brīvi. Un šis te superīgi. arī ir Jā, ļoti interesants vispār process, kas notiek mūsu ikdienā, kad mums ir jāmācās vērot un jāmācās pamanīt, jo telpā ir nereāli daudz zīmes, nereāli daudz iespējas sākt darīt savādāk, bet tas, ka mēs nemākam, tas gan ir fakts. Mūsu uzdevums ir atzīt sākumā, ka mēs neko nezinām par sevi, jo kas es esmu, šīs arī sākas līdz 27. gadam. Viņš būs ļoti, ļoti, ļoti intensīvs. Un pēc tam būs blieziens, un jo uzdevums ir, kas es esmu, iepazīties ar sevi, un tā kopš šī brīža, tad, kad es sāku iepazīšanās ar sevi, arī būs tā bāze, uz kura tur vienalga tev noņems identitāti, piemēram, tur, nezinu, jurists, tur ārsts un cētnieks un pārdevējs. Un tad, kad tā identitāte zūd, kas tad es esmu? Jo ļoti daudz cilvēku tagad vienkārši viņi ir saplūduši. Šādi es esmu tās, bet tā nav taisnība. No ego viedokļa, jā, mēs tur varam piesavināt sev, bet patiesībā tur nav, tā kā tas ir ārējais aptvariņš, tā kā maska, ko mēs nesam, ļoti salipuši esam. Bet tad, kad mēs to masku noņemam, ja, tad mēs saskarsimies ar savu nevajadzības sajūtu, ar savu nepietiekamību, ar savu kaut kādu iekšējo nepilnvērtību. Un, tas ir tas ceļš, caur kuru būs jāiziet mums katram. Mēs katrs, piemēram, šobrīd es to eju pa brītiņam, iedot, lai es tā kā nostiprinātu savas tā kā iekšējo to bāzīti, bet tas ir katram. Tas būs katram, un tad, kad tu zini, kas tu esi, tad tur nav jautājumu. Šodien es esmu pavārs, rītā es esmu sētnieks, parīt es esmu bankas īpašnieks un aizparīt es vispār esmu turisma aģentūras vadītājs. Tur ir brīvība, jo tu neesi tikai kaut kas, it sevišķi mums tie visi diplomi, tur papīri un visi. Ja? Tas beigs tūlīt darbību, un tad kas? Un tad būs ļoti, kā saka, būs šādi te, ja, kā, tad, kad ledus gabaliņš sāk kust, uz kura tu tur stāvi, tad ir jāsaprot, vai tu vispār māki peldēt. Un, ja tu māki peldēt, tad tev vienalga, vai tev tur laiva apakšā, vai ledus gabals, vai kuģis, vai lidmašīna, vai kas pārējais. Tā kā tas dod iekšējo tādu drošības sajūtu. Un šī drošības sajūta, viņa nav ne vīros, ne sievās, ne naudā, ne vecākos. Viņa ir tikai mūsos pašos. Tā kā paldies tev, ka tu padalījies.
Man prieks. Man vēl ātri, Jā. ātri jautājums ir, uh, kā tev šķiet, tajos mirkļos, kad nonāk tiešām ar to savu, tajā savā bedrītē iekšā ar to bezpalīdzības sajūtu vai to nedarības sajūtu, tā kā, kas ir vislabākais, vai kas ir tas, ko tajā mirklī, piemēram, es sev varu, nezinu, pateikt vai iedot, jo es uzreiz sāku pēc vecajiem principiem, tad jāstāstīt, kas es esmu, kas man ir, nu, it kā, lai pārbaudītu, ka es tur neesmu galīgā bedrē un tā, bet atkal tad uzreiz, tad es uzlieku sev tos, arī tos statusus, tos rāmjus, tos diplomus, tos pārējos, kas varbūt būt tas, ko sev tādā mirklī, es nezinu, pateikt, izdarīt, kaut ko, kas varētu, nu, lai neaiziet uz tiem statusiem, ka tā es sev pastāstu, ka es esmu kaut kas. Vienkārši uzliec savu roku uz krūtīm un pasaki, es sev esmu. Es tev esmu. Viss, tas arī ir tas. Un tev uzreiz momentāli notiks atlaišana kā tāda. Tu tajā brīdī kļūsti sev par pieaugušo, kas saka, viss ir kārtībā, es par Mm, tevi parūpēšos. Un tur vairs nevajag būt iekšējam vecākam, kas laiku auros tevi, bļāviens nav pietiekami, ejam tur, ejam, izdari vēl, tur kaut ko vēl, kaut ko vēl, kaut ko nav pietiekami. Nu, tā kā vēl var mm, labāk, skaistāk, tālāk, augstāk, tā. Un, mm, saproti, te mēs runājam arī, pieskaramies tēmai mīlestība pret sevi. Un mīlestība pret sevi tas nav, kad es padaru sevi par ideālu. Es esmu tur tas, un vēl man tur plānā tas. Jā. Bet mīlestība par sevi ir pret sevi ir būt blakus, tad sev blakus, tad, kad tev ir grūti, saproti, mm, un nebeigt no tām sajūtām, tā kā mēs saiknē mācījāmies. Vienkārši ļauj sev izdzīvot. Tagad man ir skumji. Okay. Cik daudz skumjas es varu izdzīvot tajā brīdī? Cik daudz burtiski nevis bēgt no tās emocijas. Skumji, skumji, labi, 3 asaras aiziet uz priekšu. Nē, atļauj sev jā, gaudot. Nevis tā, bišķi paraudāt, bet izdzen visus vai aizbrauc kaut kur un vienkārši atļauj sev nogaudoties līdz bezsamaņai. Tu redzēsi, tur nebūs. Šobrīd šie procesi notiek ļoti ātri. Stunda, 2, 3, maksimums pāris dienas. Tas nav 2 nedēļas, tā nav nedēļa. Nav, tā mm, nav. Tas mm, process ļoti, un tad, kad nu, tā kā tas process ļoti ātri notiek, un tad, kad tu atļausi sev tās emocijas, tev tur vispār nebūs spriedzes ķermenī. Jo spriedze rodās jebkurā brīdī, tie ķermeniskie bloki tikai tad, kad mēs apslāpējam savas sajūtas, emocijas. Nedrīkst raudāt, nedrīkst tur smieties, nedrīkst to un to un to, un tu apslāpē. Un sanāk, ka nevienu sajūtu, emociju mēs līdz galam neizdzīvojam. Un tas ir tā kā es gribu ēst, bet bišku uzēd cepumiņu, bet tā tu visu laiku turi sevi tā kā badā. Nepēdis, un ķermenis arī, nu, cik viņš ļoti, viņš krāj, un tad, kad tā spriedze jau ir pietiekami, nu, tad ir kaut kāda situācija, kur tu nu, jāizlādē viņa, tāpēc, ka, nu, mm, attiecīgi tava vibrācija pazeminās, un tu pievelc tādas vibrācijas situācija, ja, kā, cik tu tur esi sakrājis, un lūdzu. Bet, ja tu mm, to darīsi momentā, nu, tā kā, ok, nepietiekamība. Kāpēc? Nu, pirmkārt, tu vari tur ar sevi dialogu jā, veikt. Kāpēc tu domā, ka tu esi nepietiekama? Vai tiešām tu esi nepietiekama? Kas tev ir teicis, ka tu esi nepietiekama? Tur ir daudz jautājumu, un tad tu saproti, vispār tas nav mans, tur kaut kas kaut ko teica. Ja? Un kā tu vispār saproti, ka tu esi nepietiekama? Ja? Izrādās, ka vispār es nezinu, mm, kur tur tā kā ieraugi vai kaut kā tu tur paskaties uz situāciju vai izdari kaut kādus savus secinājumus, kuriem visbiežāk nav nekāda sakara ar tavu realitāti. Ja? Jo šī situācija jā, ir ar to priekšnieci. Nu, kāda sakara tur redz, viņa pilnīgi tur nav par nepietiekami, bet nepietiekamība ir pret sevi, ka tu pati sev neesi pietiekama. Viss. mm, Tu saki, paskaties, dod man uzmanību. Tu saki, klik uz citiem, tā kā pārvērties. jā. Un te tas jautājums uzreiz atrisināsies par nepietiekamību. Tā kā tā. Paldies, man palika vieglāk. Tur viss jau notiek, jā, notika. Jā.
Jā, jā, paldies. Paldies tev. Tā, nu kurš nākamais? Tā kā paceļam rociņu vai vienkārši ieslēdzam mikrofonu, strādājam tik ilgi, kamēr ir ko strādāt. Ja nē, tad ejam mājās. Nē, bet dzertēju. Es varbūt, es īsti nezinu, kā šis formāts strādā, bet es labprāt pastāstītu savu situāciju, kuras nevar izdomāt, ko viņi nozīmē. Tā kā līdz Jā, galam. jā, Tā tāda tas arī arī strādāja. strādā, jā. Ok. Nu, man ir tā, ka es taisu šobrīd jaunu uzņēmumu, un tas uzņēmums darbojās ar ēdināšanu tādu veselīgu bērniem. Un, man reāli viss ir, un tagad es esmu tajā stadijā, kur es tā kā uzrunāju bērnu dārzus. Un man īstenībā nevajag daudz, man vajag tā kā 3 bērnu dārzus. Un man tur ar vienu ir līgums, jau ar otru ir tā kā potenciāls tur sarunas, bet man visu laiku iekšā kaut kur ir uznācis tāds nemieriņš. Un es pat priekš sevis tā kā sev biju apsolījis, ka es tā kā runāšu ar tiem bērnu dārziem, ar kuriem man rīktīgi gribās strādāt. Nu, tā lai ir tā, ka man ir prieks to darīt, nevis ka es to daru tādā, ķeksīšu pēc tā kā. Un, Un vakardien bija ritīgi savāda situācija, kur es kaut kādā mērā varbūt pārkāpu bišķiņu sev pāri, un man bija tāds, nu labi, es uzzināšu vēl kādam tā kā bērnu dārzam, nevis tam, kur man tā kā šausmīgi gribētos, bet vairāk man bija no tādas sajūtas, nu, šito es varētu tā kā mierīgi dabūt, nu, tā kā, lai man ir mieriņš vairāk. Un es paņēmu telefonu, sāku zvanīt, un pirms viņš sāka izsaukt, es sapratu, nu nē, nu es neesmu tā kā neko tur padomājis, ko es tagad teikšu, vai es tiešām gribu, un es noliku pirms es sazvanīju to cilvēku. Tad es paņēmu savu dēlu mašīnā kaut kādu laiku vēlāk, un skatos, man tas bērnu dārsts zvana. Un man jau draugs smējās par mani, man ir tāda tendencija, man zvana telefons, viņu vienmēr paceļ, tā kā vienalga man ir labs laiks runāt, vai nav labs laiks runāt. Un es pacēlu to telefonu, es tagad sāku ar to bērnu runāt. Un es viņam, tā kā pilnīgi ne no kaut kādas labas perspektīvas, kur es braucu mašīnā ar manu dēlu fonā, sāku stāstīt attiecīgi par savu uzņēmumu. Protams, ka tā stāstīšana sanāk nevis tāda ļoti, ļoti profesionāla, bet man liekas, tas normāli. Tā kā pastāstīja, nebija arī tur nekas tur slikts. Bet tas, ko tajā otrā pusē tā sieviete saka darīt, viņa ir tāda arī pieredzējusi uzņēmēja. Un es laikam kaut kā uztaisīju to vaibiņu, kad man šis viss ir jauns un ka es esmu kaut kāds tāds ņūbijs un tā kā neko īsti nesaprotu. Es nezinu, ko es tagad izdarīju. Bet viņi man rīktīgi sāk mācīt, kā darīt lietas, tā kā vispār, tā kā nevis no tādas sliktas perspektīvas, bet tādas, tā kā viņi zinātu labāk, kā to visu izdarīt. Un es atbraucu mājās, un es tā kā tieši domāju, nē, nu šis nav tā nejauši. Kaut ko tajā situācijā vajag man iemācīt, jo man tāda bišķiņa tāda sajūta, ka man tā kā, kaitina, kad es jau viņai tos jautājumus neprasīju. Es jau viņai tā kā neprasīju, lai viņa man kaut ko pamāca, un es pat ar viņu tik ilgi negribēju runāt, cik gribēju skatīt tikšanos. Tāds neapmierināts maziņš čučīts fonā. Un tad es tā kā domāju, ko es pati priekš sevis no tā varu paņemt. Un viens, kas man nāk prātā, ir tas, ka, man vajag iet to ceļu un runāt ar tiem bērnu dārziem, kuriem man īstenībā gribās strādāt, nevis mēģināt uztaisīt kaut kādus tādus, tā kā drošos ceļus. Bet attiecībā uz šo dāmu tā sajūta, tā saruna palika tāda, viņa tāda it kā. Tas arī palika tāda, ka viņi man saka, vai jūnija pirmajā nedēļā uzzvan man, tad satiksimies, sarunāsim, kad satikties. Un man negribās ar viņu it kā satikties, bet tad es tā kā domāju, varbūt, ka man jāpārkāpj sev pāri un vajag ar viņu satikties un aiziet paklausīties, kā man pamāca visos tajos jautājumos, jo droši vien es dzīvē par daudz cilvēku mācu. Un, es nevaru saprast, kā lai es šito nointerpretēju, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas man kaut ko rāda. Mm. Nu, labi, un kas tev jautājums? Varbūt jums palīdzēt, var man saprast, ko man tā situācija rāda. Un tad, kad sapratīsi, kas notiks? Tad es zināšu, kā man iet tālāk to ceļu. Nezinu, man tāda sajūta, ka es eju, un apkārt ir kaut kādi klūzi, un es viņus nemāku nolasīt. Jā, un tad es tev atkal jautāšu, vienu jautājumu, no kā tu baidies? Tu ej to ceļu, un tu kaut kādu iemeslu dēļ radi sev situācijas, kaut kādas, kas vieš kaut kādas šaubas.
Jā, nu es tā kā baidos, ka, ja nu man nesanāk savākt tos 200 bērnus, un tad es tā kā ne, jo es esmu tev sev apsolījis, ka es tā kā to darīšu, tad, ja es savākšu visus tos 200 nu, bērnus, ko man vajag, lai tas mans biznesa modelis strādātu. Un man arī gribās to darīt, un man arī gribās viņus savākt. Un es it kā eju no tāda, nu, tāda tiešām tāda plūsmas ceļa, bet tad es dažu brīdi sev uzlieku tādu stresiņu, pak, bet man jau vairs nav tik daudz laika, un kad tā kā, nu tā kaut kā. Un ja Tā kā notiks, pārāk ļoti gribās. ja nesanāks, kas notiks? Es nezinu. Zini? Nezinu, nedrīkst. Šeit nedrīkst teikt nezinu. Tas ir likums. Nē, Tad, es neesmu. kad Es godīgi neesmu pat domājis, kas notiks, ja nesanāks, jo es tādu nu, opciju tā kā īsti neapsveru. Man liekas, ka sanāks vienkārši jautājums, kādā nē, tu virzienā. tikpat teici, ja nesanāks. Tātad tu, nu, kaut kur tev tā opcija arī ir, kuru tu neapzinies. Saproti, tev ir bailes Jā. no tā, ka tev nesanāks. Tās bailes tev rada tādas situācijas, kas tevi bremzē. Es Mhm. daru visu iespējamo, lai tur neietu, tāpēc, ka man ir bail, ka man nesanāks. Mhm. Un tad ir jautājums, priekš kam tev vajag pieredzi, ka tev nesanāk? Nevajag. Vajag. Vajag. Tad, kad tev ir bail no kaut kā, tas nozīmē, es to gribu pieredzēt. Priekš kam? Labi, tad, kad tev nesanāks, tad kas notiks tālāk? Nu, nesanāks. Nu, kas tur var notikt tālāk, tad, kad tev nesanāks? Kas tev būs jādara, tad, kad tev Man nesanāks? jāsaka kaut kas no jauna vienkārši. Nu, jāsāk no jauna. Kāda sajūta būs tev nesanāca un jāsāk no jauna? Bet nav nekāda tā kā baigi slikta sajūta. Bet es domāju, kāpēc. No kā. Nu, kāda tu būsi, kad tev nesanāks? Es sev neuzliku zīmogu nekādu, ja man nesanāktu. Man tas, jā. Skaties, ja tev nebūtu bail, ka tev nesanāks, tad tu ietu un darītu. Tā būtu vienalga. Skaties, tev ir plāns dabūt 200 bērnus. Tad es daru visu iespējamo, lai man tie bērni ir visi. Nu, tur nav jautājumu. Bet tu Jā. kaut kādu iemeslu dēļ spēlē kaut kā, nu, tas ir process neapzināts, bet tu piesaisti tās situācijas, Mhm. ka tev tā sieviete sāk kaut ko mācīt, un tad, kad tevi māca, tad, nu, tā kā tev tas nepatīk, jā, respektīvi, bet tajā pašā brīdī viņa saka, nu varbūt sadarbosimies tomēr. Un tas, Jā. protams, tad, kad tevi māca, tad jautājums, cik daudz un ko tu citur māci, jā. Jā, ne par to es aizdomājos, jā. Jo tas ir, nu, tā kā vienmēr ir apusējs process. Tevi neviens nevar ienākt un mācīt tavā laukā, tad, kad, ja tu pati to nedari. Mm. Un tā jūtās tieši tie cilvēki, tad, kad tu māci šitā te. Nav forši. Jā, nākošais varbūt tu vari pajautāt, vai tu gribi manu viedokli. Visticamāk, ka viņi teiks, ka nē. Jā, jā. To es laikam tiešām varu paņemt no tās situācijas. Jā, bet labi, tur viņi ir, tur vēl ir kaut kas tajā situācijā. Jā. Par to mācīšanu, ok, nu tā kā tev ir jāpaskatās. Bet tā sieviete ir kaut kāda tevis daļa, nu, kas respektīvi māca citus, jā, viņai tāda īpašība, tev kā daļai, viena no tavām daļām māca citus. Bet tajā pašā brīdī es mācu citus, bet viņi jau neteica tev nē. Viņi Jā. grib darboties. Ja viņa tevi nemācītu, bet teiktu, nu, satiekamies, tad tavas sajūtas mainītos un vēlmes satikties. Jā. Nu, respektīvi, nu, acīm redzot, tad tev jāpaskatās uz to, kā tu jaucies citu procesos. Nu, un tad, kad es jaucos citu procesos, kas nenotiek manā dzīvē? Mhm. Kas nenotiek tavā dzīvē, tad, kad tu jaucies citu procesos? Nu, droši vien es nekoncentrējos uz sevi tajā brīdī. Atkal. Viss atbildēja. Mm. Tas viss ir par to, koncentrējos vienkārši uz sevi,
koncentrēti, jo tu, skaties, tevī ir zināšana, ka tev būs tie 200 bērni, tev viņi būs. Kā viņi būs? To šeit tu nezināsi. Tu vari impulsu, redzi, tev bija piezvanīt tur, tu to izdarīji. Nevari prātu izskaidrot, kāpēc. Tātad, ja tur ir impulss, tad kaut kas no tā, nu, tā kā tur noteikti būs. Ja arī pateiks nē, tad varbūt pateiks kādam citam. Nu, tā kā tā ķēdīte loģiskā, ja, kad sākumā stāstīja par tām realitātēm, tavs prāts var izdomāt, nu, ko, es tagad piecelšos, es tagad izdarīšu to, un tad notiks tas un tas. Bet šobrīd tā realitāte, kur tu ej, ja, viņa nav izskaidrojama. Tu darbojies, tev ir viens solis zināms. Tu šobrīd saki, tā man vajag tos 200 bērnus, un viņi tev ir. Viņi jau ir tajā telpā. Un tad, kad viņi tev ir, kāda sajūta tev ir? Tu vari pārcelties uz to brīdi, tad, kad viņi tev ir. Rītīgi excited. Jā, un darbojies no šīs sajūtas. Vienkārši tur viņu sevī. Šī sajūta ir tavs nu, tā kā kompas, kas viņa aizvedīs. Tad, kad tu šo sajūtu, ka man jau ir, un vari sev pateikt savam prātam, es nezinu, kā tas notiks, kādā formā tas būs, bet es zinu, ka viņa man būs. Un viss. Un tad telpa pati sāks tev, nu, tā kā, nu, tās situācijas, viņas sāks attīstīties, da jebkā. Bieži vien, nu, tu visticamāk esi pieredzējis savā dzīvē, kad nezini, kā atrisināt, bet kaut kā atrisinās. Viss atnāk cilvēks, atnāk kaut kas tur vienkārši viens kādam pasaka, otrs tur izdara un viss notiek. Tieši tā, tavs uzdevums ir turēt to sajūtu un atlaist gaidas, kā tam ir jāizskatās, kā tas notiks. Varbūt tai sievietei pieder vēl 12 bērnu dārzi, tu nezini. Nu, tā kā, respektīvi, tev ir impulss, nu, šo situāciju tu inscenē, lai tu uz savas ādas pārbaudītu, nu, tā kā tas ir, ko es daru, jā, ar citiem, bet nedaru ar sevi, jā, un lai tu savāktu atkal visu to savu enerģiju un sāktu darboties. Tā kā, un aizsūtu pateicību tai sievieti lieliski nospēlējusi savu lomu, jo viņa tev arī saka, jeb kā tava daļa, ka tev ir potenciāls un viss sanāks. Redzi, viņa saka, viņa neteica, nē, viss, nu, tā kā man nesaist. Tā pati sev no telpas saki, viss labi, darbosimies. Jā. Forši. Paldies. Jā, tas man laikam arī bija jāsaprot. Paldies tev. Es izslēgšu savu skaņu, lai jums nedzirdat raudošas bērnus. Tā, nu, kurš grib nākamais aprunāties? Ja ir impulss. Ieslēdzam mikrofonu, padarbojamies. Mums ir vēl stundiņa. Nu, droši. Nav tā kā skolā. Nu, Laila, es zinu, ka Jā, es jau, čau, es jau slēdzos klāt. Es jau jūtu, jau viss jau notiek. Man ir, es esmu pieķērusi šomēnes it sevišķi, es esmu atgriezusies bērnības pusauģu gadu sajūtās, no kurām es visu laiku muku projām. Tagad es tā kā atpakaļ gaitā paskatoties saprotu. Man ir ļoti bieži sajūta, es neesmu no šejienes, es šeit nesaprotu, ko es to daru, un es dzīvoju reāli kaut kādās dažādās, nezinu, pasaulēs, es nezinu, kā to sauc, bet es šo bērnības sajūtu atceros. Tā, ka līdz kaulam atceros, un toreiz, protams, ka nebija nevienam, kam prasīt, un man bija bišķi bail. Man bija bail kādam arī kaut ko teikt, kad es tā kā jūtu vai sajūtu bērnībā. Es atceros, ka man bija pāris lietas ķermenī. Ja man sāka pukstēt sirds, es zināju, stūtās kādu satikšu, un tā bija 99,9%. Pēc tam, kad es kaut kā pāris reizes kādam pateicu, protams, mani norulēja ar visu no tā izrietošā, un es saprotu, ka tad sākās brīdis, kad es tā kā sāku slēgties ciet un iet projām, kaut gan iekšēji vienalga protestēju un darīju pa savam ļoti daudzas lietas, bet nu viens brīdis kaut kāds aizmuku tālu no sevis. Un tagad es atkal jūtu šīs sajūtas, bet viņas mani tik ļoti šobrīd mulsina ar visu to, ko es šobrīd zinu un savādāk. Par nakts murdziņiem, tā saucamajiem un seriāliņiem es pat neatskaņošu neko.
Es ar katru reizi naktas visos cīņās un kaujās, kas tur man notiek, ja es kādreiz baidījos un muku, tagad es jau nostājos un saku, nē, nekur šito es nedošu, tā ir mana enerģija un vispār šujieties no šejienes. Bet man tas prasa, es no rīta pamostos tā kā ar tanku pārbraukta. Es esmu pārgurusi, un es goda vārds, es 3 dienas nogulēju slima, un pēc tam iziet ārā, un tie visizteiksmīgākie brīži, iziet ārā, man, ko es te daru, kā lai es te atkal ieeju, pielāgojos. Un es patiesībā reāli nesaprotu, kas šitā ir par sajūtu. Uz kurieni viņa mani ved? Es esmu visādi ar sevi izrunājusies, bet man kaut kas ir par īsu puzles gabaliņš kaut kāds iztrūkst. Mm. Ar ko tu tur cīnies? Sevi. Ar visu, ko vien var cīnīties. Mm. Nu, respektīvi, tu cīnies ar kaut kādu to savu daļu, kas ir tik super jūtīga un vienmēr ir bijusi jūtīga. Un kaut kādu iemeslu dēļ tu negribi viņu pieņemt. Bail, No bail. kā? No kā? Ka es nesapratīšu, kā tālāk dzīvot. Pagaid, Nebūs, jā, nebūs stop. iespējas. Es nesapratīšu lēnām. Es nesapratīšu, kā tālāk dzīvot, ja? Jā, Ko ķermenis saka? Es baidos, ka es nesapratīšu, kā tālāk dzīvot. svīst. Čau, Markus. Uh, Ģimenes sajēdz te. jā, ģimenes sajietiņš, jā. Mm, Nu, karstumi nenormālākie šobrīd, jā. jā, nu. Es nesapratīšu, kā, un tad, kad tu nesapratīsi, kā tālāk dzīvot, kas notiks? Kā būtu, ka tu sev atļautu nesaprast? Bet šis ir grūtākais. Skaties, Šis. vienīgais, kas tev ir, mirklis šeit un tagad. Šobrīd ir arī tas laiks, tad, kad mostās, nu, respektīvi, tu jau dzirdēji, ja, sākuma sarunu. Jā. Tad, kad tev ir jāsaprot, kas tu patiesībā esi. Un tā tava esības daļa, un uzdevums ir savienoties veselumā. Jeb nāk visas ēnas puses, kuku, un saka, davai, draudzēsimies. Un kaut kādā brīdī tā tava viszinošā daļa, ko mēs saucam par kompasu un saikni ar visiem, ar savu kanālu, patieso kanālu, viņa sāk atkal mosties, bet priekš tevis viņa ir ēnas puse. Kāds saka, o, iedodiet man, atveriet manas spējas. Kāds saka, es daru visu iespējamo, lai pretoties savām spējām, savai sajūtai, savam jutekliskumam un visam, kas es esmu. Es to pat pateicu 10 gadus atpakaļ. Pilnīgi es atceros to mirkli, kad es pateicu, es negribu just, jo savādāk, nu, man bija pa grūti tajā brīdī. Jā. Tad ir To es... jautājums, vai tu esi laimīga? Nē. Nu, jā, tāpēc, ka tu saki, tu tad pateici, ka tu negribi just. Just jau nevar tikai sāpes, nu, nejust sāpes, mēs nejūtam visu pēc kārtas, visu. Un tad Bet arī, sāpes jūtam. nu, nu jā, bet ne tādā amplitūdā, saproti, nu, tik ļoti liela vilšanās ir bijusi, ka tu saki, viss aiztaisās veikaliņš ciet. Bet tas tavs potenciāls, viņš tā kā, nu, tā kā tas kalnu avots, viņš pilnīgi laužās ārā, un viņš lauzīsies. Un tad tev ir divas izvēles, vai nu sajūt prātā, Nē, vairs nē. vai nu vienkārši ļaut sev nezināt un atļaut sev būt mierīgi un skatīties un sākt atkal iepazīt sevi, kas es esmu, kāda es esmu patiesībā. Un nevis, ka es esmu nenormāla, jo man teica visu laiku, ka es esmu kaut kāda traka, tur kaut kāda tur, ja? Bet tā ir mana būtība, saproti? Tā ir tava būtība. Un tad, kad tu iepazīsti savu būtību, tad tu vari savienoties ar savu garu. Tad, kad tu savienojies ar savu garu, tad rodās
gara spēks. Šobrīd tu tirinies kā Jā, balons. Kā jā, ne pie zemes, ne pie auga, nu jā, kur, jā, kaut kur jā, ir. jā, jā, jā. Un tieši tas ir. Un jā, mēs nezinām, kas notiks, kā būs. Jo tā ir ļoti spēcīga enerģija, bet vienīgi tavi sapņi, tu pati cīnies ar sevi. Visas tās daļas, kuras tu galini, tevi galina, tā esi tu pati, kas nu, tā kā ar sevi šādi te darbojas, te visi briesmoņi, jo tev liekas, ka tā daļa ir briesmīga, jo tā ir tava zināšana, ka viņa ir kaut kāda, ne tāda, bet īstenībā ar viņu viss ir kārtībā un tikai tavs lēmums tur. Viņš tevi padara, nu, tā kā atgriež tev visu laiku, tā kā iesprūdusies tajā savā pagātnē. Un tad arī, protams, nav ne laimes, nav ne īsta prieka, nu, ķipa ir, bet tā kā nav, nu, tā kā līdz galam nav, zini, tā kā prezervatīvs. Tā kā Pusceļā. pusceļā, jā. Tā kā. Lai tavs priekšiet ne atpakaļ griezt, jā. Jā. Un tad arī ir tā, ko es te daru. Tāpēc, ka, nu, tu tā kā paciest kaut ko jau ir apnicis, nav interesanti. Saprotu, tu jau esi visu, nu kā būtu, ja tu tagad apzinātos, ka tu jau visas savas tās ciešanas jau izcietusi, un tev reāli vairs nav interesanti spēlēt to spēli. Nu, tev arī ir, šobrīd tas ir arī tavs Jā, tā process. tas arī ir, jā. Tad tu saki, vāc, un ja man nav, skaties, kaut kad izvēlējies ciešanas. Ciešanas mēs izvēlamies tikai tad, lai mēs varētu pieredzēt krāsaināku to laimes sajūtu, to kaifa sajūtu, jo tu nevari pieredzēt gaismu, ja tu nepazīsti tumsu. Tu nevari novērtēt lampiņu, ja nav tumsas. Nav tur jēga tai lampiņai. Visu tumsu jau esi izrakusi, izravējusi. Un tagad saki, nē, vēl vajag kaut ko. Un Tāpēc, ka tas ir zināms, jā, tas ir pazīstams. Tieši tā. iedomājieties, kā mēs te dzīvojam. Viss ir pazīstams, nu sūdīgi, bet toties pa savam. Jā, bet Jau pazīstam, jā. tu paraudi, tu tur tas, kaut ko jāparisina. Jā. Bet, Šitāds jautājums man ir sen jau bijis pie sevis. Kāpēc es nevaru dabūt to prieka sajūtu? Nu, kaut vai vienkārši tādu cilvēcisku prieku. Es domāju, nu, kas man kaiš? Jā, jo arī lasot meiteņu rakstīto čatā, nu, man pilnīgi ik pa brītiņam likās, nu, nē, no ar mani taču nav kaut kas, nu, galīgi vai ne jau pilnīgi skuku ir aizgājis ciet, jā, bet, nu, tavs ievads un Stefānijai teikt, tā jāatbildēs ļoti daudziem jautājumiem. Nu, tas uzreiz palika vieglāk jau. un tagad tu paskaties, man reāli visu laiku skudras, tad, kad es sāku runāju ar tavu ķermeni un būtību tavu. Paskaties, kā būtu, ja es nepretojos sev. Tas ir lēmums vienkārši, saproti? Kaut kā tu esi izdarījusi izvēli, bet jautājums, vai tev der tā izvēle tagad? Un atceramies, ka mēs vienmēr varam pārizvēlēties, izdarīt savādāk, jeb atcelt to. Un tur nevajag iet ne dzimtās, nu, respektīvi, neejam vairs tajos slāņos, viņi vairs nestrādā, viss beidzās strādāt. Beidzas strādāt tās bērnības, visiem traumas, viss tur. Traumas viņas nekur neliekās, viņas vienkārši mēs varam pamainīt attieksmi pret to traumu, jeb paskatīties uz situāciju no cita punkta, skatu punkta. Šobrīd tu skaties no citas skatu punkta, jo tas ir ceļš uz to laimi. Tad, kad es kaut kad atteicos būt laimīga, tagad es esmu gatava pieņemt savu spēku un skatīties, kas no tā iznāks. Un mēs nezinām, kas no tā iznāks, kur tevi tas aizvedīs. Bet vienkārši tu zini iekšā to atbildi, kad, nu, nav viss, nu, tur vai nu tu paliec tādā kā amēbas, tur tā kā tādā stāvoklī, pozīcijā, ka tā kā ne dzīva, ne mirusi. Jo tev vairs nav interesanti, nu, mirt pa lielam, ja, jo tu jau esi 500 reizes jau tur savas dzīves laikā apmirusi, piemirusi. No, un tagad tad jautājums, kā tad ir dzīvot? Kas Jā. priekš manis ir dzīve un kāda es esmu tad, kad es esmu dzīvā? Kāda es esmu tad, kad es esmu dzīva?
Un Šis ir viss, ļoti aktuāls jautājums, jā. jā, tad uz katru dienu tu mosties un saki, super, šodien dzīve, tad kāda es esmu? Un tu pēti, kāda ir Laila. Šodien tu esi tāda, rītā tu esi tāda, tad vēl kāda vēl es varu būt, tad, kad es dzīvoju. Un tad tu sāc uzdot jautājumu, kas mani piepilda, tad, kad es dzīvoju. Kas man sagādā prieku, tad, kad es dzīvoju. Tur ir pilnīgi tāds arī pētījums, saproti? Lai atbrīvotos no kaut kā, ir jāļauj sev pētīt. Nevajag tur vairs kaut ko močīt, kaut ko manifestēt. Nu, tās visas manifestācijas, tas vispār ir. Ja? Bet tu nevari, vienkārši tu izvēlējies skatīties savādāk uz to savu jo telpa viņa pati par sevi ir neitrāla, un tu vari izvēlēties tās sajūtas, ar kurām būt. Un ja tu šobrīd nesaproti, tā kā, kuras sajūtas izvēlēties, tu sāc pētīt. Un skatīties, tev telpa, viņa vienkārši šobrīd ir ļoti aktīvi. Tās zīmes ir, es tur bimbāju katru dienu kaut ko uzprasu, atkal viss kaut kādām zīmēm tik ļoti, ka es saprotu, viss atsaucās, viss ir tik dzīvs un kustīgs, jo tu pats esi dzīvs un kustīgs. Un arī nebaigam no tām sajūtām, it kā negatīvajām. Vai viņas vienkārši ir, un paskatāmies, ok, tagad es esmu neapmierināta, tad es ļauju sev, ko man gribās tur iztrakoties, izraudāties, un tā riktīgi vienkārši, nevis bišķīt, bet, tā. Un tas nebūs ilgi, tur pāris minūtes mums vienkārši ļaujam padarboties un paskatīt, izdzīvot katru sajūtu pa pilnam. Tagad vienkārši tur var pieņemt, tagad es sev ļaušu, piemēram, uz cik es varu tagad papriecāties, uz cik es varu tagad pakaifot, vai uz cik es varu tagad paraudāt, vai patrakot, vai pabesīties, vai kaut ko. Un tu vienkārši uz maksimālo uzgriežam, iztrekam, šī tāda es arī esmu, super, pierakstam. Tādā veidā tev parādās tāda interese, kāda vēl es varu būt, saproti? Okay. Piemēram, ir kaut kāda situācija, kā es vēl savādāk varu norēģēt? Kā es varu, piemēram, izpausties, tad, kad es realizēju kaut kādu savu impulsu. Piemēram, tev gribās pateikt, vai aiziet projām, un tad tu vienkārši aizēji. Tā es arī varu tā. Un tur vienkārši tur ļoti interesants process sākās. Un tur vairs nav garlaicīgi. Tas jau ir cita prizma, kad es jau esmu apmirusi, pārmirusi un jau vairs nav interesanti. Tad es eju skatos citā. Bet tā ir labā ziņa, jo tu nevari spīdēt, tad, kad tu neesi iepazinusi tumsu. Un tu esi jau izrakusi, pārkusi to tumsu. Tev viņa vairs nav interesanta, tāpēc prasās krāsas. Un tad tu velc ārā savu paleti un ej un mālē visu pēc kārtas. Labi, paldies. Darīšu tev. Paldies tev. Paldies tev. Jā, kurš vēl grib kaut ko pastāstīt? Pieslēdzamies. Kas mums nav? Vita un Inga vēl runājušas. Aiziet, neslēpjam savas astiņas. Ja jūs esat te, tad par jums arī šie procesi ir. Aiziet, Inga. Vai Vita pieslēdzās, jā. Sveiki, jā. Čau. Čau. Es zinu, ka nedrīkst teikt, ka nezinu. Man bija tāds impulss. Acīm redzot, man vajadzēja. Es vienkārši atnācu mājās, sāku gatavot ēst, paskatījos, sarunu un pieslēdzos. Un es sākumu nedzirdēju, bet tas, ko es mazliet dzirdēju, jā. Tas norezonēja kaut kur. Kādi ir tev procesi šobrīd? Atkopjos no slimošanas, izgāju kursus, un man vīrieši saslima ar gripu. Brīnišķīgi, transformācija. Jā. Nākamais webinārs. Visa ģimene, teiksim, tā saslima, visas brīvdienas. Teiksim, visa mana ģimene, jā, visa mana brāļa ģimene, mamma, visi mēs to saslimām. Ļoti labi, notransformējot, tad var uzreiz ar citu jaudu sākt kaut ko darīt. Jā, man viens brīdis bija, es tā saslimu, es domāju atkal, jo es biju iepriekšējo izgāju, es saslimu ar kaut kādu trako vīrusu un plauškarsoni. Un man liekas, es šogad vienā slimošanā, un tad es sev uzdevu jautājumu, tas ir tā kā, tā kā transformācija, tās ir pārmaiņas, vai tas ir kaut kāds bloks, ko es sev uzlieku, vai es negribu tālāk iet.
Bet laikam jau tā ir transformācija, jo tas ir grūti, tas ir fiziski grūti, emocionāli grūti, bet pēc katras tās slimošanas kaut kā lēnām, bet kaut kā, man liekas, es kaut kāda savādāka palieku. Mm. Tādā. Jo tavā ķermenī, nu kā, ir ļoti daudz tā kā bloku sabiezējumu, ja, un tad, Mhm, tu attiecīgi ieeja kaut kādā apmācībā un kursā, viņi tiek sakustināti, un mhm. pieņemu, ka tu maz fiziski kusties pareizi. Jā, šobrīd jā. Tas arī ir tāpēc, nu, tas arī Mhm, ir iemesls, kāpēc tu tevi noliek uz slimību, tāpēc, ka, starp citu, būs, nu, tas, jā, laikam, jāaktualizē, jo tad, kad notiek jebkuras apmācības, kurās jūs esat aktīvajā laukā, jo mums spēcīgas transformācijas vienmēr notiek, ir dažreiz spēcīgākas, dažreiz nav tik, nu, tā kā maksimāli maigākas, jā, bet mhm, tajās brīžos ir jākustās, jāpaukstina savu fiziskā ķermeņa burtiski jāpalīdz. Vai nu tev tur joga, vai nu tev vismaz pastaigas, vai nu kaut kādas tur peldes. mhm, Vajag uzdot, nu, tā kā bišķīt slodzīti ķermenim, lai viņš maksimāli varētu izlādēt ar to fizisko aktivitāti. Jo tad, kad, skaties, tu strādā enerģētiski, un, nu, kaut kam, nu, viņai ir jāiziet ārā, ja, nu, respektīvi, vai nu tev visu mhm. laiku jābimbā riktīgi ir, ja. Nē, Tā tas ir traki, es neraudu. Es kopš Nu, lūdzu, gadu neesmu raudājis, jā, kopš tad ir bērēm. jautājums, ja? Nu, kur Jā, kā tavs jā. ķermenis var izlādēties, un tā ir tava Mhm, īpatnība, ja, uz doto brīdi, kad tu vienkārši, nu, tādā veidā tu transformējies. Bet tad, kad tu šo mhm, tagad zini, tu vienkārši nākošais pievērs uzmanību, kad es pakustinu to ķermeni. Vai nu paņem kaut kādu pat mājas vingrošanu, tur pusstundiņu, nu, tā kā mhm. tas Nē, tā. vispār man ir doma. Jā, es biju noskatījusi vienu mājas vingrošanu. Galvenais man ir jāsarunā ar sevi, lai es to darītu. Jo tas ir vēl viens kaut kāds, kad, nu, mm, kā lai to pasaka. Jautājums priekš kam? Nu, tev vajag atrast iemeslu, kāpēc tu to dari. Jo Lai tāpēc, justos ka ķermenim jādara, labāk, jā. tāpēc, ka ir jādara, tas nestrādās. Nu, jā, nu, jā. Tāpēc es nezinu, man liekas, man nekam nepietiek pēdējā laikā spēka. Es paņemu, tā kā idejas ir, bet neaiziet līdz darīšanai. Tad ir jautājums, kur tu liec savu enerģiju? Ko tu dari tādu, kur tu viņu izlai ārā? Hm, droši vien kaut kur. Mm. Jo enerģijas nepietiek tikai tad, kad mēs viņu triecam kaut kur citur. Notiek Tas enerģija, varētu būt arī darbs, kurš vairs nesagādā gandarījumu. protams, tas arī ir Nu, tas. tad tas ir Jā, tu ej visticamāk. Jo aiz tas ir darba. arī sāpīgākais punkts šobrīd. Jā. Jā. Un tad vai nu tu maini attieksmi pret to darbu, vai nu Mhm, tu maini darbu. jā. Viss. Un es esmu šobrīd šajā posmā, jo man ir sajūta, ka es gribu pilnīgi kardināli nomainīt, bet tā pašā laikā iekšā ir, nu, teiksim, nav zināšana, ko, kas varētu būt tas, kas man būtu piemērotāks. Jā, un tad man mazliet Skaties. sajūta ar prātu tur Jā, jo cīnās. tad, kad tu uzdod ko jautājumu, tad kādas tev atbildes nāk? Kādas atbildes tev nāk, tad, kad tu jautā sev ko? Kaut ko vieglāk, Labi, emocionāli vieglāk. emocionāli vieglāk, nu, piemēram. Nu, respektīvi, uzreiz var pateikt, ka tu šeit esi emocionāli nomocīta un tev ir emocionālā vardarbība, mentālais ķermenis, respektīvi, un emocionālais ir pārplīvēts. Mhm. Bet šobrīd lauz sevi, nu, tur saikas vienā virzienā. Tev nav enerģijas, jo tev iedod Mhm. grekuru enerģiju, pilnu krūzīti. A, tu tur fluk, visu izlaisi, saki, nevaru. Tā vietā, lai, nu, nav enerģijas, ne sev, vispār sev nav enerģijas. Kaut gan tā
nu, atceries, mēs arī tajā apmācībā, es Mhm, sākumā esmu mhm, sev un darbs man ir kaut kādā tikai mhm, ceturtajā aplī drošība. mhm, Viss. A tev sanāk darbs ir pirmajā, jo tu tur esi kaut mhm, kur. Un te apzinoties to, tev ir automātiski ir jāmaina. Sākumā es dodu sev to, un arī daru kaut ko ar to enerģijas atteci, jā, to iemeslu, kāpēc man tā enerģijas. Jo tev viņu visu laiku, ja tu arī sāksi sportot, nu, tā ir sevis laušana. Tu dari to, kas tev nepatīk. mhm. Bet mm, uzdot man jautājumu. Es nevaru iet tur, kur tu man neļauj tagad iet. Mm. Es zinu, ka tev ir jautājums, bet Kā man, jā, jā. nu, kā man zināt, kas man patīk? Nu kā, nu skaties, tev, kādas krāsas puķis tev patīk? Zilas vai dzeltenas vai sarkanas vai baltas? Zini? Visas. Visas. Labi, labi. Es sapratu. Galvenais, ka puķis patīk, jā? Bet to tu Puķis zini, ka patīk, jā. puķis Jā. patīk. Jā. Un kā tu sapratīsi, ka tev kaut kas patīk? Tas ir kāda sajūta? Ja es redzēšu, Ko redzēsi? ieraudzīšu, apskatīšu tos puķus. Nu, Es jau respektīvi, nevaru zināt, es- sēžu, nu patiesībā, nu jā, es jau nevaru zināt, nu sēžot telpā, ja es neizēju pļavā paskatīties, kādas viņas ir, tās puķis. Jā, nu skaties, tu jau sāki, ja es tagad, ja es redzēšu tur kaut kādus rezultātus, kādus tur man bonusus piedāvā, nu tad es tur iešu. Jā. Tu tirgu taisi tagad. Tas Mhm. nav, tas ir tas pats, ko tu tagad dari ar sevi, ejot uz nemīlamu darbu. Dodiet man citu nemīlamu, citu darbu, kur man būs vairāk labumu, bet es tad atkal pacietīšos. Ja tu punktā A Mm. ieiesi ar to problēmu, es nezinu, ko es gribu, punktā B tu aizies uz tādu pašu darbu, un tev viņš nepatiks, un atkal Mhm. es nezinu, ko es gribu. Bet kā lai saprast, nu labi, priekš kam tev darbs? Kas priekš tevis ir darbs? Gandarījums. Mm. Un gan Drošība, teiksim, finansiālā darbā, drošība. tās ir muļķības. Rītā bankrotē, un tu vairs nekādā drošībā neesi. Mums prāts izdod. Sanāk, ka tā ir ilūzija, ko es esmu, ka tas darbs ir mana drošība, tā ir ilūzija. Protams, rītā priekšnieks aizbrauc uz Maldīvām un aiztais bodīti. Un viss. Nu, Jā. tā nav drošība. Pagaid, bišķiņ. Bišķiņ pagaid. Bišķiņ pagaid. Runājums, ja? Es pēc tam tev pastāstīšu. Labi? Ja? Aiziet pas. Nu jā, man liekas, ka es to darbu esmu visu laiku, man dzīvē ir kaut kas mainījies. Es tur strādāju diezgan ilgi. Dinozaurs. Un, jā, man neteikt vairāk fosīlie jau. Fosīli ir labāk. Jā, ne? Un tad sanāk tā, ka tu. Un tas darbs ir visu laiku bijis tas, pie kā es pieturos, bet vismaz man ir tas darbs. Man viss mainās. Bet es esmu tātad radījusi sev ilūziju, ka tā ir bijusi tā mana drošība, tā ilūzija, ka tas ir tas drošais, pie kā pieturēties tajos brīžos, kad viss mainās. Un tu sevi asociē ar darbu. Man žēl, bet tu šobrīd sevi asociē tikai ar darbu. Jā, Ir par tas, ko mēs nedzirdējām. Nu, mēs kā sākumā runājām, ka mēs uzvelkam maskas un domājam, ka tas ir tas. Tas ir mans balss, bet īstenībā tev ir jāsāk skatīties. Tev noņem darbu, tev pamat, tev vienkārši, kuku, šitā būs. Tāpēc, ka tavā galvā ir ilūzija, ka tas ir tavs pamats. Bet tā tu neesi. Tur vispār nekāda sakra. Tevi tas ir. Kā šo pamatu mainīt? Mācījies izdzīvot. Saproti, tu izdzīvo, nevis izdzīvo. Lai mainītu pamatu, tev ir jāsapazīt sevi. Tāpat tiem pārējiem šobrīd aktuāls jautājums, par ko es esmu, kas es esmu un uz kurieni vispār es eju.
kur es gribu Mhm. nonākt. Un ja tu gribi Mhm. darbu, kas sagādā gandarījumu, nu pieņemsim, tev jau ir darbs, kas sagādā tev Mhm. gandarījumu. Jā. Gandarījums priekš tevis ir kas? Kā tu Mm. jutīsies tad, kad tev būs gandarījums? Prieks. Mhm. Tad, kad ir prieks, kā tu saproti, ka tev Jā. prieks? Man ir vairāk enerģijas. Mhm. Man ir vēlme darboties. Un tad, kad ir vēlme Man darboties, kas tev? rosās vairāk, teiksim, tās domas, idejas. Nu, teiksim, tāds kā sniega bumba, jā. Tik līdz es jūtu, kad izdodas un ir gandarījums, tad ar vien vairāk un vairāk. Tā Mhm. Nu, ir re, enerģija darboties, jā. nu jā, nu, tur ir tas prieks, tur ir enerģija un arī vēlme kaut ko izzināt, interese. Saproti? Jā, jā. Ok. Un rekur, iedomājies, ka tev jau ir visas šīs sajūtas. Tas prieks, enerģija, vēlme darboties, vieglums un interese. Kas ķermenī notiek? Tāds patīkama vibrācija, satraukums. Mm. Un ko gribās darīt, tad, kad ir tur tā sajūta ķermenī? Smaidīt vienkārši. Mm. Un tad, kad tu vari vienkārši smaidīt, tavā galvā ir domas, Mm. jo mēs domājam tikai tad, kad mums ir sūdīgi. Tad, kad mēs domājam, tad mums ir sūdīgi. Mhm. Vienkārši kaifojam. Te ir tā, nu, respektīvi, tur pat nav prieks, tur ir tāda neitrāla, patīkama miera sajūta, ko tavas smadzenes identificē kā prieku. Mhm. Un tad, kad ir tas stāvoklis, pirmkārt, tu vari sākt meklēt darbu, jeb kaut ko darīt savā dzīvē no šī stāvokļa, jo tagad tu viņu sajūti, viņš nekur neliksies. Vienkārši arī ieiet tajā. Un skatīties, kas no tā iespējams, ja šī ir tava navigācija. Tu zini, ka tev ir jāiet tur uz tām sajūtām, no šīm sajūtām, bet tev šīs sajūtas jau jāsāk just šajā mirklī. Tu viņas ģenerē. Mhm. Katru reizi tu viņas ģenerē. Tad, kad tu sāksi viņas, nu, tā kā ar viņām darboties, tava realitāte ļoti strauji mainīsies. Un tev ir vienkārši sev jāizsaka nodoms, jeb vēlme, nu, ka tu gribi citu kaut kādu nodarbošanos, kur būs šīs te sajūtas. Kā tas būs, mēs nezinām. Mhm. Viens solis uz priekšu Mhm. vienmēr būs zināms, 100%. Būs impulss uzrakstīt atlūgumu, vienkārši ņem un raksti. Būs impulss kaut kam pateikt, pazvanīt, kaut ko vienkārši dari. Neizskaidrojami, tas nebūs loģiski. Mhm. Un ļoti ātri tava telpa notransformēsies. Un tad jāsaprot, nu, tā drošības sajūta, saproti, tad, kad tev ir tā drošības sajūta, viņa jāsāk meklēt tevī pašā. Jā. Kaut kad man liekas, ka runājām, ka tu ļoti daudz māki kaut ko darīt. Mhm. Kaut kādas tev tur unikalitāte sava ir. Un ir kaut kādas lietas, varbūt, kas tev interesē, bet varbūt viņas nekad tu neesi darījusi. Un Jā. tas te samiks, un es tev iesaku izrakstīt to stabiņu, ko es jau māku darīt. Mhm. Ja man noņem šo te telpu, nu, šo te darbu, tad ko es māku Mhm. darīt? Līdz pat zupas vārīšanai un mājas kārtošanai. Visu izraksti, un Mhm. blakus izraksti, kas man interesē un ko es gribētu darīt.
izdot viņu. Impulsīvi, kas ienāk prātā. Jā, jā, Vienkārši. kas man ir, vai, piemēram, visu laiku es tur gribēju to un to un to, nu, tā kā kur man ir vispār ir kaut kāda reakcija uz to, ko es vispār varētu darīt. Mhm. Un tad, kad šis te viss notiks, tevī, nu, tur kaut kas radīsies jauns. Un tu ieraudzīsi to, ka tev jau ir pamats, un neskatoties, ja tev noņem šo darbu, tev ir ļoti daudz jau spēju, ko tu esi apguvusi šīs dzīves laikā. Respektīvi, pazust, nu, un kaut kur zem tilta dzīvot. Visiem saku, kad ir jāpacenšas, lai zem tilta dzīvot. Jā, es laikam tam darbam tagad runājot, esmu uzlikusi pārāk lielu Svarīgumu. kā, svarīgumu savā dzīvē, ka tas ir tas drošais pamats. Es esmu tik ļoti daudz ko piedevusi, teiksim, un atļāvusi pret sevi, ka patiesībā, jā, man tagad tāda sajūta ir, ka, nu, jā, kad es esmu pārāk svarīgu, pārāk atdevusi, teiksim, visu savu sirdi un dvēseli, teiksim tā. Pilnīgi nevajadzīgi, nu jā, nav Jā. diezko laba ziņa. Tad, Nu, nav sajūta, saprotot tā, jā. nē, tā ir ļoti laba, tāpēc, ka tikai tad, kad Jā. tu šobrīd šo ieraudzīji, tu vari kaut ko mainīt. Šobrīd notika Mhm. apzinātības brīdis, arī kur, jā, kas tev saka, kad, ok, es to ieraudzīju, un tad es eju un kaut ko daru tālāk. Tad es ceļos, un Mhm. ja man nepatīk tā istaba, kurā es esmu, tad es eju vai nu līmēju tur jaunas tapetes, vai nu krāsoju sienas, vai nu meklēju citu istabu. Tur parādās varianti, jūti. Mhm. Vai nu es tur pasaku, dodiet man lielāku algu tādu un tādu, es vēl tur palikšu, vai nu es sāku meklēt kaut kādus citus variantus, vai nu vēl. Un tad ir Bet, jautājums, bet man ir tas nodoms jāizsaka, ka es vēlos tu jau, nu tā kā, citu darbu ar to sajūtu, kas man bija tā jā, kņudoņa te, ja? saproti, nevajag citu darbu, skaties, ļoti uzmanīgi vajag ar tiem nodomiem, es vēlos citu darbu, varbūt tā būs nodarbošanos. Darbs var Jā, nu, divas starp citu, dažādas. godīgi sakot, man ir tāda sajūta, ka viss es vairs nevēlos darīt to, ko es daru, ka man iekšā ir kaut kas, ka, nu, pilnīgi kardināli kaut ko citu, bet kas tas ir? Man kaut kur šeit viņš kaut kur virmo, bet es nevaru saprast, kas tas ir, kas, nu, jo visu laiku ir bijis viens. Es to pazīstu, es to zinu, nu, ka arī tie iepriekš minēja. Slikti, bet pazīstami. Mhm. Es aizvērtām acīm varu aiziet vienalga kādā stāvoklī, aizvērtām acīm visu izdarīt tā, kā vajag. Bet tas nesagādā ne to prieku, ne to, nu, kā saka, to meklējumu arī tajā darbā, ne to gandarījumu. Tas nesagādā vairs neko. Tas notiek viss ar piespiešanos, tāpēc, ka jādara. Jā, un tad sanāk, ka tu savu Jā, potenciālu ieliec sevi burkā, izgriez vāciņu, un tu tur, nu, jā. slāpējies, tu burtiski tev tur nav ne Un elpas. es jūtu, ka arī tā doma un tās idejas ģenerējas mazāk. Viņas tā kā lēnām tā kā, Protams, skaties, tad, kad es jā. ielieku sevi burkā, uzlieku vāku, es to daru no fiziskā ķermeņa enerģijas. Fiziskajam ķermenim, cik daudz ir enerģijas, nu, cik viņš tur 4 stundas var noskriet, pēc tam apmirst tur pa ceļam. Bet, ja tu dari to uz tā sava kanāla enerģijas, ja, kāpēc tu te esi Mhm, atnākusi, tu esi saslēgta ar dvēseli, tu esi saslēgta ar garu, tā kā tev vienkārši, tu zini, tu vari nezināt, kas notiks, bet tu zini, ka kaut kur kaut kas notiks. Nu, respektīvi, tev nav jāzina pats ceļš, kā tas izskatīsies tavam prātam, mhm, bet tu jūti to savu impulsu un tu sāc viņu realizēt. Tas ir svarīgi. Un nu, tas izskaidro, kāpēc tev nav enerģijas. Tāpēc, ka, nu, tā kā bišķīt esi sajaukusi, bet tas nav slikti. Tu vienkārši visu šo laiku bija pareizi tā. Un tad, kad tu esi apguvusi to, kā tas ir tur pakļauties, ka tev tur kapā virsū un tu tur izdabā izklājies visādās veidos, un tu saproti, ka tu to vairs negribi, tad tu vari jau, jo tu zini, ko tu gribi. Tu ļoti labi aprakstīji tās sajūtas, tātad viņas ir mhm, skaidras tev. Ja tev viņas ir skaidras, tad tev nav jāzina, kā tas darbs, vai tu tur būsi pavārs, vai tu tur būsi skolotājs, vai tu tur būsi reklāmas kaut kāds tur grafiķis, saproti? Tev ir jāzina mhm. sajūtas un jāskatās uz telpas reakciju, jo tā telpas reakcija arī esi tu.
Tev atnāks kāds Mhm. cilvēks, viņš tev pateiks, tur paskaties vai kaut ko. Tev tikai jāsāk darīt, ja tu esi visu laiku bijusi burkā un sēdējis, nu, tā kā, nu, nekas jau, nu, tā kā taurentiņu ieslēdz, viņš tur Mhm. domā, ka tā ir arī visa pasaule, ja? Bet tad, kad es gribu interesi, man ir apnicis šis, un es esmu gatava, tur parādās impulss, tur parādās dzīvība, dzīvot, tas ir dzīvot, un tad skaties. Un tev ļoti ātri, nu, tas notiek ļoti ātri. Tur nevajag gaidīt. Un viens solis zināms, tu šobrīd ir impulss, piemēram, tu pajutīsi, kas ir jāizdara. Pirmkārt, uztais to savu pamatiņu, lai tavām smadzenēm, Mhm. jo tu daudz galvā dzīvo, ja tev tur racionāls prāts, viņam vajag redzēt, ko es tad māku, ko tad mēs mākam, lai mēs tur riktīgi kaut kādu traku un māju neuztaisītu. Pēkšņi tagad Vita uzraksta atlūgu, prāts saka, o, kā mēs dzīvos, trrr, sāksies, ja? Jā, nē, nu tas būtu traki, ņemot vērā, kad man ir bērns un man ir jāmaksā viss. Jā, nu tas ir tas biedējošais, kad brīžos, kad gribas uzrakstīt atlūgumu, reāli nostapējās tā dzīves realitāte. Jo, nu, mm, Nē, nostipējās bez tava iztiks, jā. ilūzija, saproti, tad, kad Mana gribi. ilūzija, jā. Un realitāte saka, Bet kā beidzot, es... ilūzija, beidzot, oi, šoreiz atkal nē. Jā, un tā ir visu laiku ar to darbu. Es Tad ir nesaprotu, kas tur iekšējā ir kaut kāds vilšanās apburtais sajūta. loks reāli. Jā, un tad ir iekšējā vilšanās sajūta. Nu, tāda tā kā, Jā, un es esmu vīlusies sevī, kad, vot redzi, bija tur tā iespēja, un es atkal tā kā nobijos un nolažojos, un, vot, nu jā, jā, nu kaut kā tā. tad, kad tu šo redzi, tad tu saproti, ka tavā vietā neko neviens nedarīs. Mhm. Un tā nav. Tev Jā. ir jāsaprot, ka tā nav tava vaina, ka tev tā bija un ka tu šitā te Mhm. izvēlējies centos gadus. Bet, redzot situāciju, tā nav mana vaina, bet tā ir mana atbildība tagad. Un viss. Mhm. Un tad, kad tā ir mana atbildība, Vita kļūst par lielu cilvēku. Tu kļūsti par pieaugušo, kas saka, nu, pasties, ko es māku, prātam tur, o, ejam. Un arī Jā. to sajūtu ģenerē katru dienu. Vienkārši atceries, nu, tā kā viņš tev būs kā tāds Mhm. kompāniņš, kas tev palīdzēs to jauno realitātes zariņu saslēgties ar viņu. Nu, viņš jau ir Jā. visu. Tu jau sākies, tā kā zinu, bet es nevaru identificēt. Un prāts šobrīd ir arī tādas enerģijas, kad, nu, tā kā tu saproti, ka kaut kas notiek, bet prāts nevar izskaidrot, kas notiek. Jā, jā, Tev man ir ir tieši tāda jāļaujās sajūta, ka es vienkārši. nesaprotu, kas notiek, bet kaut kas, nu, te kaut kur ir te blakus. Jā, un Bet kas? uz Jā. doto brīdi tu vienkārši ļaujies. Tu atļauj sev nezināt. Tas pats, kas Laila, Mhm. kur atļauj nezināt un saka, ok, šobrīd es nezinu, bet es jūtu impulsu. Impulss ir, tas ir galvenais. Ja Mhm. mēs visu zinām, tas ir ļoti slikti. Ja mēs visu laiku visu zinām, visu mākam izskaidrot, tas gan ir. Nu, tad viss mēs dzīvojam šeit, un te ir tikai, piemēram, trīs varianti, kā mēs darbojamies. Ja? Bet tad, kad mēs atļaujam sev nezināt, bet jūtam to impulsu, un tu zini, ko tu gribi pieredzēt, to interesi, vieglumu un prieku, tajā nodarbošanās, ja? tad, Mhm. tad tur pilnīgi, nu, pilnīgi cita kvalitāte Jā, izvērtējās. paldies. Paldies. Tas ir kaut kāds atspērienu punkts. Mm, Jā. paldies tev, ka padalījies. Mhm. Ko tu runāji? Par gudriem cilvēkiem es runāju. Pati ar sevi tur runā. Nu, Jā, Inga, es tev paldies. Jā, gribu paldies, jā. jā paldies. Tā, tu neesi parunā? Sveika! Sveiki, Sveiki! Sveika! čau. Principā es nācu pasēdēt un klausīties un neapspriest. Mm, Pēc ka viss jau pa lielam arī bija par mani. Es varēju pie sevis, par sevi pievilkt pie gandrīz katra. Tā kā mm, paldies arī pārējiem. Bet tad es sapratu, ka par jautājumu, ko es gribētu pajautāt. Uh, Gada laikā, nu, 2 gadu laikā, 2,5. Uh, Esmu pieņēmusi svarā pa 10 kilogramiem. mm.
pie tā, ka, nu, pa lielam nekas diži manā dzīvē, nē, dzīvē man ir viss kaut kas mainījies, bet manā ēdienkartē, kustībās vai visādās citos jautājumos nav mainījies. Un tas notika diezgan strauji, diezgan strauji. Un, nu, visas tās līdzpaņemošās emocijas, strāgli, ka tev drēbes vairs neder, to vairs nevar ielīst savā regulārajā izmērā, un tu sāc arī sev nepatikt. Mm. Bet nu, es, lai arī ko es darītu, vai vingrotu, vai mazāk ēstu, vai piedomātu, ko ēstu, nu, pa lielam nekas nemainās. Mhm. Tas nav man raksturīgi. Nu, man nav apaļīgai būt raksturīgi. Mhm. Un jautājums kāds? Mans jautājums, jā, ko mans ķermenis vēlās, vai telpa vai ķermenis vēlās pateikt ar manu svaru pieaugumu? Kas notika pirms gada? Kas notika pirms tam, kad es sāku pieņemties svarā? Nu, Mhm. kad es sāku pieņemties svarā. Nu, man samainījās visa dzīve. Mhm. Un kas tajā maiņā tev nepatīk? Tas, kas tur samainījās, tur kaut kas tev ļoti nepatīk, bet tu neko ar to nedari. Ļoti nepatīk. Mhm. Nu, tev nepatīk kaut kas tur. Nu, zini kā, es no tādas ļoti drošas vides, kur man par sevi, nu, bija par savu, par savu dzīvi, tā kā nebija nemaz tik daudz jādomā, jo es pa lielam biju mājās ar bērniem, un tā otra pusīte mums ļoti nodrošināja to dzīvi, sadzīvi. Un tad, kad viss mainījās, es izšķīros, man bija tik daudz, par ko jāuzņemas atbildība par Mhm. visu. Un es sāku mācīties gandrīz dzīvot. Es nevis sāku gandrīz, bet es sāku mācīties dzīvot no jauna. Un par visu ir jā. Tagad man ir jāuzņemas atbildība par visu. Mhm. Un kā Tā tu kā jūties? neviens cits to neatrisinās. Ok, un kāda ir sajūta, tad, kad tev jāuzņemās atbildība par visu? Kāda ir sajūta? Kam tu nevari Smaga. Nu, tā piekrist? kā gribētos, kam es nevaru Jā, piekrist. tajā, ka tev Es. jāuzņemās atbildība, jo tu nevari piekrist. Tu zini, tāda sajūta nāk, ka tu stāv ar kāju vienkārši bā! Šādi te. Tāda iekšējā tava sajūta. Mm, Kam nevari piekrist? es uz doto mirkli nepiekrītu telpai. Es Un, nepiekrītu telpai, jo es mācījos dzīvot no jauna, un es tik daudz pūles esmu ielikusi, un viss ir tā kā, nu, es esmu iemācījusies dzīvot. Pat īstenībā tas ir tik forši. Bet, jā, man nav bijis tā, uh, es nevaru teikt, apbalvojuma. Apbalvoju, jā, lai iet tas vārds. Apbalvojuma. Jā, man labi. nav bijis apbalvojuma no telpas. Ah, tas ir. Ko tu kādu veidu apbalvojumu tu gaidi? Medaļu, kausu, Ka tur. paliks vieglāk. Es gribu, es vēlos, lai paliek vieglāk. Kā tas ir vieglāk? Lai lietas padodas vieglāk. Un tad kas notiks, tad, kad būs vieglāk? Es visu uztveršu vieglāk. Mhm. Un tad, kas notiks, tad, kad tu visu varēsi uztvert vieglāk? Es teicu, ka pat palikšu vieglāk. Lūdzu. Mhm. Un tad, kad pati paliksi vieglāk, tad kas notiks? Kāda būs sajūta? Es pati sev patikšu. Super. Mhm. Nu, lūdzu, sāc visu uztvert vieglāk, jo tu pretojies tam, ka tev ir jāuzņemās atbildība. Jo tajā brīdī, tad, kad ar tevi tas notika dzīvē, tu
sāc vainot kaut ko citu, nu, tā kā respektīvi visus, ka tas notika, ja? Un tad, kad es vainoju kaut ko, es esmu bērna pozīcijā. Un tas sanāk, kāpēc man visu laiku jautājums, par ko man tas nav godīgi? Un tu visu laiku cīnies ar to, nu, tā kā ar to visu savu dzīvi, kurā tu esi tā kā ielikusi. Ārpus. Pirmkārt, tu esi izvēlējies būt mamma, pareizi? Viss, tā ir atbildība. Liela sieviete, tu esi mamma, un tā ir tava atbildība. Nevis kāpēc man jāmazgā trauki, jāvācīs tiem bērniem, bet es esmu mamma, un es esmu izvēlējies, tā ir mana izvēle. Tad es esmu izvēlējusies izšķirties ar savu partneri. Es izvēlējusies. Ja es esmu izvēlējusies, tad kā es varu sevi pieredzēt savādāku, tad, kad es esmu izvēlējusies, tad uz doto brīdi, piemēram, man nav partneri. Ja? Kāda es esmu, kāda es varu būt. Es māku to, un tev arī sākas te pētījums, kas vēl te ir iespējams. Jo saprotot, ka tu tagad esi liela, visu laiku sanāca, ka par tevi rūpējās. Tu biji, nu, tā kā bērniņš, saproti? A tagad saka, ej, dzīvo. Nē, kā tas ir? Kā tas ir? Es iešu tagad dzīvo. Nē, man vajag. Un tad tu atgriezies tur, un, respektīvi, tava dzīve notiek šeit, mirklis šeit. Tas ir vienīgais, kas tev ir. Nav pagātnes, pagātne ir mirusi, nākotne nav piedzimusi, kuku, nav nekā. Bet tu turpini kultivēt sevī šo netaisnības sajūtu. Un tā netaisnības sajūta tevī rada nedrošību tavā dzīvē. Nu, respektīvi, visu laiku tirina tevi. Un tad, kad tu cīnies pati ar sevi, liekais svars saka, nu, ķermenis saka, man ir jābūt lielākai, lai mani pamanītu, lai es izturētu, lai es vēl. Nu, lūdzu. Psihosomatika ieslēdzās, ķermenis saka, dzirdu tevi, vajag stiprāk, vajag labāk, augstāk. Nu, viss. Atbildēju uz jautājumu. Jā, ko darīt? Kādi ieteikumi? Kā, kā, kā var paņemt vieglāk? Nu, pirmkārt, apzināties, ka tā ir tava atbildība. Ka viss, kas notika, tā nav tava vaina, un arī nav vīra vaina. Vienkārši tā notika, un tāda bija jūsu izvēle. Jūs abi esat pieauguši cilvēki, un, nu, respektīvi, tur nav vainas sajūtas. Visu laiku tev ir kaut kāda vainas sajūta, vai kas tas ir? Jā, jā. Jo viņa visu fons, tu dzīvo vainā. Tev Jā. viņa ir milzīga pa visu tur. Nu, un vaina arī ir viens no pašsodīšanas veidiem. Es esmu vainīga, jābūt man lielai, tad man nebūs attiecību, jo man, tad, kad es esmu liela, uz mani neviens neskatās. Nu, tas arī. Tur ir daudz bonusiņu tajā vainā, ja? Nu, tā kā, tad, kad es esmu vainīga, tad es nevaru uzņemties atbildību, bet telpa saka, ej, nu, jāizdzīvo, jādzīvo, un tad tu tur, nu, velc visu. Un visas tās pretenzijas, viņas tev aiziet tajā nosacīta liekajā svarā. Jo tu nepiekrīti tam, tu cīnies pati ar sevi, un tev ir jābūt lielākai, varētu vairāk, pelnīt vairāk, tur vēl lielāk, labāk un visu. Ķermenis saka, nav problēmu, augam. Lai tevi tur pamanītu, ja, un visticamāk, ka tu vēl joprojām gribi pierādīt un parādīt vīram, ka tu vari. Jā, nu. Un tad, kad es gribu pierādīt un parādīt, tad es nepiekrītu tai situācijai, un tur ieslēdzās mammas tēta vispār stāsts. Tu esi bijusi mani vīrieši un es? Nē. Nu, tad uz priekšu. Tur atrisināsi šo te visu savu stāstu. Tā kā tur ir nu, vai nu individuāli jāatnāk, ko pastrādāt. Tā kā var paskatīties vai nu tā, vai nu pati paburties, jo tur vērtīgi vispār arī par tavām partnerattiecībām nākošajām var. Jo tur ir iesaistītas, nu tā kā tava projekcija, ko tu izspēlē ar savu partneri vēl joprojām, un tāpēc tavā telpā nevar ienākt. Dar neviens cits, tāpēc, ka tur vispār tur karalauks iekšā notiek.
Un ķermenis izpilda tavus norādījumus. Un, jā. Un tam nav nekāda sakara ar tavu taisnību, ne ar ēdienu, ne kustību. Vienkārši tas viss notiek tavā galvā cīņa. Ja tu iemācītos sevi pārprogrammētu tā, var arī palīdzēt, kad es dzīvoju šeit un tagad. Jā. Jo ar tevi jau pamatā viss ir kārtībā. Ja tu šobrīd apzinātos sevi kā pieaugušu sievieti, kas pati ir izvēlējusies tādu pieredzi, kad izšķirties no vīra, es pati veidoju savu dzīvi, savu realitāti, un jā, šobrīd es esmu viena, bet tajā pašā brīdī tā ir mana izvēle. Tad es kļūstu liela, un man vispār nav pretenzija ne pret vienu citu. Nu, viss, dzīvojam tālāk. Tas ir ātrākais ceļš. Ja nesanāk, tad var paurpties. Bišķi savādāk. Tā kā, nu, to var izdarīt 1, 2, 3. Un tad tur svars viņš automātiski, nu, atlaidīs. Respektīvi, ieraudzīt un paskatīties, jo to situāciju ar savu šķiršanos, taču to esi radījusi pareizi. Savā dzīvē, priekš kām, ko iemācīties vajag? Ko mācies? Pieaugt. Tieši tā. Un galvenais ir, kur jau audz. Nu, nē, es taču vēl negribu augt, vēl tā ne. Es gribu augt savādāk, nu tā kā vērienā, finansēs, bet ne ķermenī. Jā, bet redzi, tikai tās pieprasības pieaugt, un tā pretestība, pretenzijas ķermenis saprot tā. Un tu nevari pieaugt finansēs un, nu, tā kā savā karjerā tikai tāpēc, ka tu esi, nu, bērniem nav daudz naudas, piedodiet. Nu, tik cik pietiek. Ja es esmu liela, tad es pati atbildu par savu dzīvi, un es saprotu, ka, nu jā, gadās tā, un, nu, tā kā, nu, nemācēju izveidot attiecīgas, nu, tā kā, nu, manī nebija pietiekami daudz zināšanu, lai es varētu noturēt attiecīgo ģimeni, ja? Nu, nekas. Tur nav vainas, nu, tur vispār, saprot, tā ir pieredze. Nu, tu no sērijas skrēji, pakriti, sasiti celi, saki, viss vairs neskriešu. Nu, saprot, nu, labi skrēju, tur akmens neredzēju. Nu, ok, nu, nākošreiz atliek tikai lieku reizi vēlreiz piecelties un atkal skriet. Nevis atteikties vispār, jo nu, tu esi vispār atteikusies no tām, vispār, tā kā no sevis daļas, va tās daļas, kas tur tāda bijusi, jo kaut kā tā viņu esi aprakusi un pasaki, ka kaut kā nedraudzēšos es ar tevi. Tā kā pieaugt, tas nozīmē, man vairs ne pret vienu nav pretenzija, un es saprotu, ka mana izvēle, un jāsaprot vispār, kur tu gribi un uz kurieni tu ej, tāpēc, kad pieaugt finansēs un kur tu tur vēl gribi pieaugt, tas nozīmē, tā nav tava īstenā vēlme, piedot. Tu muldi sev, un tad, kad tu muldi sev, ķermenis saka, labi, augsim šādi, lai tu redzētu, kā mēs augam. Tāpēc, kad tas ir aiz pierādīšanas, ka tu vari, tad, kad tu atlaidīsi to situāciju kā tādu, tev vairs nevajadzēs nevienam pierādīt, un tad tu varēsi iet un kaifot no šīs dzīves. Kaifot tajā to vieglumā, ko tu tur gribi, un vienkārši patikt sev. Jo ar tevi jau pamatā viss ir kārtībā. Tu pati izdomā, ka kaut kas nav, ka man vajag, nu, izdomā savā galvā to cīņu, ka vajag tam vīram parādīt. Kad ot, paskaties, tu nožēlosies. Nu, viss tas, kas tur galvā tev darās. Ja? Un iekšēji tu pati sev nepatīc, tāpēc, ka tu tā dari cūciski, piedodiet. Nu, tur ar sevi tu tā dari cūciski. Tu muldi sev, tu tur ej pret sevi, nu, tā kā, un visu pārējo to savu teātri taisi. Pret sevi, slikti izturies, un viss. Nu, trāpīgi, paldies. Tas ir brīnišķīgi to ieraudzīt. Skaties, tu gribēji pieaugt, un tev tagad ir iespēja pieaugt, bet nepratojies. Tu saki, ok, super. Un ja es kā pieaugušais redzu, ka man kaut kas tagad nesanāk, nu, rekur, bišķi aizgāja ne tur, ja? Nu, ķermenis tur sāk rēģēt, un viss pārējais, nu, kaut kur ne tur, kā mežā saka, uz citu pusi.
tu redzi to, un tagad sāki, ok, nu, tad es mācīšos, kā tad savādāk var darīt. Nevis ārpēc es tur esmu atkal. Nevajag tajā pašiznīcināšanā sevi, ka es esmu kaut kāda tur resna, tur tīzla un vispār losena bērns kaut kāds un tā. Es tev gribēju vienkārši atzīmēt tos punktiņus, kur tu vari paskatīties. Ja? Tas nekādā gadījumā nav kaut kāds, nu, tā kā noniecinājums. Nevajag, te noteikti nevajag noniecināšanā, te vajag pateikt super, Inga, tu esi malacis vispār. Nu, bišķi aizgāja ne tur, bet tagad es arī skatos un pētu, kā tas ir, tad, kad es esmu pieaugusi. Es varu uzgriezt mūziku 2 naktī, un man ir vienalga, nu labi, tur tie kaimiņi tur no austiņās, saproti? Tu esi tagad un baudīt to savu, nu, vientulību ar sevi, bet tas nav nu, tā kā vientulību kā tādu, to nevajadzību, bet pakaifot no sevis, kāda tu esi patiesībā. Tev ir bijis posms, tad, kad tu esi izdzīvojusi to, ka tu esi viena pati, nu, tā kā jaunībā, un tev nav draugu, vai tu uzreiz esi ielikusi tajās attiecībās? Uzreiz. Nu, lūdzu! Kur ir tā trakā Inga, kas tur tagad močīs un kaifos un vilks sarkanas, dzeltenas kleitas, krāsos sarkanas lūpas un vienkārši būs baudīs sevi, iepazīs, kāda es esmu. Un pilnīgi, zini, ķermenis slēdzās, pilnīgi ķermenis saka, aiziet! Un kaifot no sevis un iepazīt. Jo tu nepazīsti sevi. Tu uzreiz iekriti sievas lomā. Kāda tu esi tad, kad tu esi kā sieviete? Nē, nav tādas pieredzes. Tad jautājums un uz priekšu. Jautājums sev katru dienu un ej un pēti sevi. Un tas ir ļoti skaists process. Tev patiks, tev apsolu. Pēc pusgada mēs tevi vispār nepazīsim. Paldies tev! Paldies tev! Nu, redzi, atnāca paklausīties tikai, vai ne? Tā, nu, kāds grib vēl, mums te Sandra ir pieslēgusies. Ja Sandra runās, tad mēs uzklausīsim. Ja nē, mums ja visi jau ir pieslēgušies, un tad mēs varam arī beigt. Ir ko teikt Sandrai vai nav? Mm. Mm. Nu, labi, Sandra laikam neslēgsies, tā kā forši. Paldies! Man liekas, ka bija šodien riktīgi interesanti un riktīgi vērtīgi. Jūs izcēlāt kaut kādus tādus top punktus, kas īstenībā arī šobrīd notiek mūsu telpā. Un īstenībā, ja mēs paskatāmies uz savu situāciju no kaut kāda cita skatu punkta, tad man liekas, ka mēs te varam ļoti daudz vērtības iegūt. Un paldies, ka jūs katra dalījāties. Tas ir ļoti vērtīgi, jo pēc tam arī jūs varat paskatīties, arī ļoti daudz cilvēki raksta, kad tas ir par viņiem, un jūs ne tikai tā kā izrunājat un izstrādājat savu situāciju, bet arī palīdzat daudziem citiem ieskatīties un rast kaut kādus risinājumus vai vadlīnijas savās dzīvēs. Tā kā paldies, ka jūs esat. Tiekamies ir grupas, ir mācības, apmācības, tā kā sekojam un vajag forši un ejam dzert tēju. Baudam pavasari, vasaru slēšus un cerams, ka atnāks vēl siltāki laiki. Tā kā jā. Lai visiem jauks vakars, tā.